Ahmads Vaidi iesaistījās Irānas krīzes centrā un sāka tikt uzskatīts par cilvēku, kurš tagad nosaka režīmu virzienu. Pēdējo stundu laikā jaunais revolucionārās gvardes komandieris pārņēma militārās operācijas savā kontrolē un ieguva pēdējo vārdu režīma sarunās, izstumjot tā sauktos mērenos no lēmumu pieņemšanas kodola. Tieši šādā kontekstā šis gadījums ir jāizprot šajā 2026. gada 20. aprīlī. Tas nav tikai ārējs konflikts ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī varas pārņemšana pašā Irānā. Notika stingra varas maiņa haosa apstākļos. Vaidi un viņa tuvākais loks vismaz pagaidām nodrošināja pagaidu kontroli ne tikai pār Irānas militāro atbildi, bet arī pār režīma nostāju sarunās. Tas ir izšķiroši, jo parāda, ka diplomātija ir zaudējusi ietekmi tieši tad, kad spriedze Hormuza šaurumā atkal pieauga. Citiem vārdiem sakot, satrauktā frakcija vairs tikai nespiež, bet sākusi komandēt. Kas ir šis ģenerālis? Vaidi nav vienkārši vārds. Šobrīd režīma ietekmīgākais komandieris tikai zemāk par augstāko līderi. Jau martā Reuters ziņoja, ka revolucionārā gvarde ir pastiprinājusi kontroli pār visiem svarīgākajiem kara lēmumiem, un ka jaunais spēku vadītājs bija tieši Ahmads Vaidi, kurš piedalījās visās augsta līmeņa sanāksmēs un bija tieši saistīts ar islāma sistēmas izdzīvošanas stratēģiju. Viņš nav tikai izcels ģenerālis, bet ģenerālis, kurš tiek uzskatīts par īstās varas asi nekārtību vidū. Kad šī pārmaiņa kļuva redzamāka? Pēdējo 48 stundu laikā no 18. līdz 20. aprīlim, kad revolucionārā gvarde pastiprināja savu nostāju jūrā un arī apturēja sarunu gaisotni. Reuters parādīja, ka 2 nedēļu pamieris starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm tagad nonāk visneaizsargātākajā fāzē, jo tas beidzas šonedēļ un Teherāna vēl nav apstiprinājusi savu dalību sarunās Islamabadā. Tas nozīmē, ka brīdī, kad diplomātijai vajadzēja gūt virsroku, tieši militārā puse ieguva lielāku ietekmi. Kā tas tika uzspiests? Ar spēku, ar iebiedēšanu un ar to, ka tika vājināti tie, kas mēģināja panākt sarunas? Vaidi mēģināja iekļaut Mohamedu Bageru Zogadri, vēl vienu stingru drošības struktūras pārstāvi Irānas sarunu komandā, lai uzraudzītu delegāciju un ziņotu par jebkādu elastības izpausmi. Pēc tam pati revolucionārā gvarde atkal sāka runāt par kontroli pār Hormuzu un sāka rīkoties kā augstākā vara. Secinājums ir vienkāršs. Režīms ir sašķelts un sarunu galds ir kļuvis par iekšējo cīņu lauku. Un militārā spārna pārstāvji sāka rīkoties, lai nepieļautu jebkādu risinājumu, kas šķēsistu pārāk vājš. Vienlaikus jūra kļuva par šīs cīņas skatlogu. ASV centrālā pavēlniecība ziņoja, ka iznīcinātais USS Spruans pārtvēra Irānas kravas kuģi Toska, kad tas devās uz Bandar Abbasu. Saskaņā ar oficiālo paziņojumu 6 stundas tika izteikti atkārtoti brīdinājumi, un pēc tam, kad kuģis atteicās pakļauties, Amerikas Savienotās valstis atspējoja kuģi un pēc tam nosūtīja jūras kājniekus, lai pārņemtu kontroli. Kas notika? Viņš piebilda, ka kuģis visticamāk pārvadāja divējādi lietojumu preces. Tas ir materiālus, kurus Vašingtona uzskata par izmantojamiem gan civilām, gan militārām vajadzībām. Šis incidents jūrā pastiprināja sajūtu, ka krīze ir pārgājusi no vārdiem uz atklātu piespiešanu. Kāpēc Vahīds rīkojās tieši tagad? Tāpēc, ka režīms tiek spiests no visām pusēm, un šādās situācijās revolucionārā gvarde mēdz pārņemt varu savās rokās. Jau martā Reuters ziņoja, ka šie spēki ir pārņēmuši vēl lielāku lomu kara vadībā, pat pēc svarīgu vadītāju zaudēšanas, un ka šī struktūra tika izveidota tieši tā, lai turpinātu darboties arī uzbrukuma apstākļos. Kad sistēma jūtas apdraudēta, parasti atbilde nav atvērties sarunām, bet gan kļūt stingrākai, centralizētai un rīkoties ar lielāku stingrību. Tāpēc Vahida izvirzīšanās neizskatās pēc aizkulišu detaļas. Tā izskatās pēc režīma atbildes uz bailēm zaudēt kontroli. Un kāda ir visa tā politiskā ietekme? Irānas diplomātija tika ielēgta. Prezidents Masūds Pesačkjans joprojām runā par racionālu un diplomātisku līdzekļu meklēšanu, lai mazinātu spriedzi ar Vašingtonu. Taču vienlaikus viņš pauž neusticēšanos, apsūdz Amerikas Savienotās valstis nodevībā un joprojām nepilnībā apstiprina Irānas iesaisti sarunās Pakistānā.
Kad prezidents runā par dialogu, kamēr militārā puse kļūst stingrāka jūrā, atsauc sarunu komandu un pieprasa stingru nostāju, signāls ir skaidrs. Lēmumu pieņemšanas centrs ir mainījis vietu. Politiskā fasāde joprojām pastāv, taču pie stūres ir režīma militārā struktūra. Šīs pavērsiena ietekme jau jūtama ārpus Irānas. Notiek varas koncentrācija režīma stingrākajā spārnā. To vada Ahmads Vahīds, kuru ieskauj Irānas drošības vecās gvardes pārstāvji. Jo iekšējā haosa vidū režīms izvēlējās izdzīvot ar stingrāko roku. Jaunais Irānas ģenerālis pārņēma kontroli brīdī, kad vairs nav ne runas par tiesībām, ne par politiku. Brīdī, kad sistēma nonāca satricinājumā un nolēma apmainīt jebkādu līdzsvaru izskatu pret stingru pavēli, draudiem un uguni. Līdzsvaru valdību nomainīja stingra pavēle un draudi, nevis karš.